Sveiki! Mans vārds ir Dāca Baumgarta un es pārstāvu akcijas sabiedrību Datorzinību centrs. Datorzinību centrs jau vairāku gadu garumā ir strādājis, lai veidotu digitālos mācību materiālus, lai tie būtu plaši izmantojami mācību procesā un ērti pieejami skolotājiem. Jau šobrīd sadarbībā ar izdevniecību Pētergailis un sabiedrību Tilde ir izveidoti un elektronizēti mācību materiāli vēsturē 8. klasē un literatūrai 11. klasē. Kas tad ir šie elektroniskie mācību materiāli? Tā ir elektroniskā formā pārveidota izdevniecība Pētergailis vēstures grāmata skolēniem 8. klasē. Mācību grāmata ir elektronizēta lapu pa lapai, ērti iekļaujot visu pārskatāmo informāciju ekrāna robežās. Un šķirot lapas uz priekšu, skolēns var iegūt visu nepieciešamo materiālu. Elektronizēti ir arī izdevniecības Pētergailis izdotie testi gan vēsturei, gan literatūrai. Testi ir iespējami gan ierakstot pareizo atbildi, gan izvēloties pareizo atbildi no 3 iespējamiem variantiem, gan izvēloties jā vai nē kā pareizo atbildi. No portāla Skolas.lv skolēns vai skolotājs var arī ērti noklikšķināt uz izvēlētās tēmas un nokļūt portālā Letonika.lv, kur vai nu var lasīt rakstus vai pilnteksta darbus, var skatīties attēlus, klausīties audio failus vai skatīties video filmiņas par sevi interesējošo tēmu. Šos apkopotos mācību materiālus mēs veidojām kopā ar vairākām Latvijas skolām, ar Āgenskalna ģimnāziju, ar privātskolu Patnis, ar Ogres ģimnāziju un Teikas vidusskolu. Un arī daudzas citas skolas ir izteikušas vēlmi izmantot šos digitālos mācību materiālus. Kāpēc mēs digitalizējām mācību materiālus? Nevienam nav noslēpums, ka bērni un skolēni, veidojot projektus vai gatavojoties mācību darbam, izmanto internetu. Kā zinām, internetā ik viens var publicēt informāciju, līdz ar to šī informācija var būt kļūdaina, nepareiza, neprecīza, tas ir neusticami. Digitalizējot izdevniecības Pētergailis materiālus un sadarbojoties ar portālu Letonika.lv, esam izveidojuši visus priekšnosacījumus, lai skolēni un skolotāji iegūtu uzticamu, pārbaudītu un drošu informāciju. Šie digitālie mācību materiāli ir kā palīga līdzeklis, ko skolotājs var izmantot savā darbā vai skolēni pašizziņai un pašpārbaudēji. Veidojot un digitalizējot mācību materiālus, mēs ne tikai vien jautājām skolotāju un izglītības profesionāļu viedokli, bet mēs vēlējāmies uzzināt arī, ko skolēni domā par elektronisku mācību materiālu izmantošanu mācību procesā. Vai jūs skolotāji izmanto digitālos mācību materiālus un cik lielā mērā? Līdz šim digitālo materiālu izmantošana mācību procesā nebija ierobežota un tie netika tik ļoti izmantot, bet burtiski nu pat mūsu skolā tika ievestas interaktīvās tāfeles, kas nozīmē, ka atsevišķos priekšmetos mācību process notiks vairāk elektroniski. Manā skolā izmanto PowerPoint prezentācijas gan vēsturē, un tas notiek regulāri katru stundu, un arī prezentācijas izmanto bioloģijā, kas arī ir tiešām regulāri un bez mazliet katru stundu. Manā skolā arī izmanto prezentācijas, kuras rāda gan vēsturē, gan matemātikā, un mēs jau viņas diezgan ilgi izmantojam. Kuros mācību priekšmetos gribētos, lai vairāk tiek izmantot digitālie mācību materiāli un vai digitālo mācību materiālu lietošanu padara ērtāku mācību procesu un interesantāku? Es pavisam noteikti uzskatu, ka digitālo mācību materiālu izmantošanu vajadzētu veicināt dabaszinātņu priekšmetos, kas ir fizika, ķīmija, jo īpaši bioloģija un ģeogrāfija, jo tajos daudzreiz tieši digitālā visa interaktivitāte varētu palīdzēt sauso informāciju padarīt nedaudz skolēniem interesantāku. Es uzskatu, ka šos digitālos materiālus vajadzētu lietot vairāk gan ķīmijā, gan ģeogrāfijā, jo, manuprāt, prezentācijā kodolīgāk var pateikt informāciju, kas jāpasaka skolotājiem. Un, manuprāt, skolēniem ir vieglāk pierakstīt lielo informāciju, jo prezentācijas ir daudz kodolīgākas un īsākas.
Es domāju, ka elektroniskos materiālus vajadzētu izmantot ģeogrāfijā, kultūroloģijā un ķīmijā, jo vieglāk ir uztvert vielu un tā ir interesantāk skolēniem. Padomājot par dažām priekšrocībām, kas ir interaktīvajos un digitālajos mācību materiālos, es varu uzreiz nosaukt to, ka pirmām kārtām ļoti liela priekšrocība ir informācijas meklēšanas ātrums, kurš ir daudz lielāks nekā meklējot no grāmatām un citiem līdzekļiem, kā arī vēl kā priekšrocība varētu nosaukt to, ka tiešām lakoniskāk un uzskatāmāk ir iespējams izklāstīt informāciju, rezultātā veidojot darbu kārtīgāku, ne tik paviršu un reizēm arī vairāk iedziļinoties tēmā. Kā redzams, skolēni mācību procesu vēlas redzēt interaktīvu un mūsdienīgu, un vēlas, lai mācību procesā vairāk tiktu izmantot digitalizēt mācību līdzekļi. Jāsaka, ka skolotāji jau pie šī jautājuma strādā kopš 2004. gada, un savus izveidotos digitālos mācību resursus publicē portālā www.skolotājs.lv. Šis portāls ir komunikācija vietne, kur skolotāji apmainās ar mācību materiāliem no dažādiem novadiem, tādējādi gūstot pieredzi un informāciju, kas notiek citās skolās. Kam tad pārsvarā skolotāji lieto portālu www.skolotājs.lv? Pirmkārt, tur var uzzināt jaunumus izglītības jomā, uzzināt par aktivitātēm skolās un kultūras dzīvē dažādos novados un pilsētās. Skolotāji tur var apmainīties ar pieredzi, publicēt padomus un ieteikumus, kā organizēt ārpusklašu aktivitātes. Būtiska portāla daļa ir mācību materiālu krātuve, kurā pieejami arī stundu plāni un kontroldarbi, un kurus varētu atlasīt pēc mācību priekšmeta vai klases. Dominējošie mācību priekšmeti ir latviešu valoda un literatūra, matemātika, bioloģija, datorzinības, informātika un angļu valoda, lai gan arī citi mācību priekšmeti ir pārstāvēti portālā samērā plaši. Publicētos mācību materiālus skolotāji var arī komentēt un izteikt viedokli. Tādējādi citiem skolotājiem un portāla lietotājiem veidojas priekšstats, kurš mācību materiāls ir kvalitatīvs un visvairāk atbilstoši izvēlētajai mācību priekšmetu vai stundas tēmai. Tāpat portālā ir atrodami arī ieteikumi par informāciju tehnoloģijām un to integrēšanu mācību procesā. Strādājot pie portāla attīstības, iepriekš minētās funkcijas tiks saglabātas, bet tiks veidots arī jaunas, jo laika mainās prasības, mainās skolotāju paradumi. Viena no jaunajām funkcijām portālā būs skolotāju kopienas, tas ir interešu grupas un sadarbības vietnes. Paralēli jau esošajiem un portālā publicētajiem mācību materiāliem tiks ievietot arī portāla sadarbības partneri veidoti elektroniski mācību kursi un elektroniski mācību materiāli. Ja iepriekšējā portāla versijā mācību materiāls komentēja skolotāju un izteica viedokli, tad jaunā funkcija būs arī, ka varēs atlasīt tieši tos materiālus, kurus ir ieteikusi konkrētā mācību priekšmeta asociācija. Tāpat būs pieejami arī vairāku skolotāju blogi. Lai veicinātu skolotāju iesaistīšanos digitālo mācību materiālu izstrādē, sadarbībā ar Microsoft jau vairākus gadus tiek veidots konkurss e-lāde. Konkursa ietveros skolotāji sūta savus veidotos mācību materiālus. Ar katru nākamo gadu skolotāja atsaucība kļūst aizvien lielāka, kas savukārt liecina, ka skolotāji paši ir ieinteresēti mācību procesu veidot daudzveidīgāku, interaktīvāku un atraktīvāku. Laipni lūgti portālā www.skolotājs.lv, kur var dalīties pieredzē, gūt jaunas idejas, lai mācīšanās process gan skolotājiem, gan skolēniem būtu vienlīdz aizraujošs.